Latvijas televīzijas skatītāji var justies drošībā. Jau 10 gadus sociālās nepilnības nesaudzīgi uzšķērš Guntis Pojārs, starptautiski godalgotajā raidījumā Aizliegtais paņēmiens. Savukārt ikdienas dzīvē viņa aizraušanās ir gluži cilvēcisks. Viņš brauc uz darbu ar rolleri, bet brīvajos brīžos spēlē tenisu, mācās itāļu valodu, kā arī organizē dažādas azartiskas komandu saliedēšanas spēles. Un, protams, skatās detektīvus. Vienmēr ar jums Latvijas televīzija. Dodamies ceļojumā no pola līdz polam. Kopā ar seru Deividu Atenboro apzināsim un godināsim mūsu vērtīgo sasalušo savvaļu. Dokumentāla daudzsēriju filma Sasalusī planēta 2. Sestdienās 4:30 vakarā LTV1. Šonedēļ raidījumā Ķepa uz sirds skatieties. Franču buldogs, Beagles un Džeks Rasels. Vai tiešām 3 nepaklausīgākie suņi pasaulē? Kas jāzina, ja gribam nopirkt kaķēnu? Izmests autobusu pieturā, piesiets pie veikala durvīm. Cik svarīgi nepaiet garām pamestam dzīvniekam. Skatieties Ķepa uz sirds sestdien 4. novembrī 11:20. Atkārtojums svētdienās LTV1. Savulaik Mireja, Žiljēns un Logans bija nešķirama trijotne. Taču kāda rudens nakts izjauc viņu plānus un sagrauj cerības. Sāk atklāties vecie ģimenes noslēpumi. Kanādas drāmas seriāls Nakts, kad Logans pamodās. No 2. novembra ceturtdienās 10:10 vakarā LTV1 un Replay LV. Brigita Puriņa pārējās saimnieces pārsteidz nereizi vien, vispirms ar īpašu galdautu. Rīgas izstādē 1928. gadā zelta medaļas Grand Prix. Tad ar štovētiem pildītiem gurķiem. Es tik domāju, baigā ņemšanās. Kāpēc būtu vieglāk? Tur čiks un... Un beigās vēl ar intelektuālo ruleti. Vai tu zini, kas ir kapauns? Kapauns! Īstās Latviju saimnieces. Ceturtdien 8:50 vakarā LTV1. Raimunds Pauls šodien ir laikmetīgs. Es domāju, ka to var noteikti lūdzam veidot partnerību ar ZZS. Nu, ko jūs tagad stāstat? Ir un jūs ar sava krievu versiju. Kāpēc? Tas ir ļoti slikti, jo tur strādā krievi. Man ar šiem darījumiem ir jāvāc prom. Otrs piemērs. Pašu, lai mēs varam... Es jau to vienmēr stāstu. Otrs piemērs. Keisu mēs atrasim. Jautājums ir, vai šī nav politiskā kaut kāda pagātne? Pasaule mainās. Jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Jānis Domburs un kas notiek Latvijā? Trešdienu vakaros 15:09 LTV1 un speciāli izlaidumos portālā LSM. Labvakar, skatītāji! Mums pirmais kultūras ziņu izlaidums. 2524 reizes esam teikuši jums labvakar. Labvakar, mīļie skatītāji! Labvakar! 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 Labvakar, Liene! Sveiks, Jāni! Laiks kultūras jaunumiem! Laiks kultūras ziņām! Kultūra aina nākamajās minūtēs kultūras ziņu skatījumā. Kā tad tie mākslas darbi izskatās? Televīzijā darbi vienmēr izskatās daudz labāk. Esam izcēluši notikumus. Bibliotēka ir uzcelta. Katrs pasaules kino režisors sapņo par Kannu pili. Meža parka lielajā estrādē pulcēsies teju 60,000 cilvēku. Personības. Uz operas skatuves muzicēja maestro Andris Nelsons. Un rādījuši stāstus. Parasti arheoloģiskos izrakumos var darboties tikai profesionāļi. Iedvesmojošus. Latviešu kino kļūst arvien populārāks. Skanīgus.
Krāsainas, Kas cilvēkus piesaista tango? Latvijā kabrē ir kaut kas pavisam cits. Krāšņāk un pārliecinošāk. nopietnas, Mēs uzrunājām 3 ekspertus. Sākušas plaisāt apkārt esošo māju sienas. un smieklīgas. Neko tādu manas acis vēl nav redzējuši. Es filmēju televīzijā. Jau 10 gadus kopā ar jums Kultūras ziņās. Tuvojas laiks, kad Saeimā tiks iesniegts nākamā gada valsts budžeta projekts. Gan par to, gan par jauno tiesību institūtu partnerību, arī par Stambulas konvencijas ratifikāciju Latvijā rīt no rīta izvaicāsim opozīcijas deputātu Aināru Šleseri no partijas Latvija pirmajā vietā. Rīta panorāma jau 6:30. Hei, hei, hei! Es esmu sveicināts ikdienas ceļu loterijā. Iespēja laimēt ir katram, kurš pārsniedz ātrumu. Pietiek pat ar nedaudz. Pagājušo gadu ceļu loterijā bija daudz dalībnieku. Lūk, mūsu superbalvas. Naudas suds. Bezgalīga vainas apziņa. Un pats galvenais – laimē ceļojumu! Brauc un piedalies. Vai ievēro atļauto ātrumu? Tūlīt dokumentālā filma Kibervardarbība pret sievietēm. Vēlāk svarīgāko notikumu kopsavilkums Naktsziņās. Brīdinājums. Šajā filmā ir ainas un attēli, kas pauž